Mēs savā starpā. Lauku cilvēkiem, nevis lauku cilvēkiem. Nav nekā cilvēki. Nemācīs. Oj. Atradīt. Pēc tā brauc priekš. Atbrauc. Speciāli nobrauc, vienkārši. Brauc. Vai parāda, kā cilvēki? Līdznieks. Šī ir Rīgas publikas. Pasāk, kas ir kritiskā masa. Viņš nekad nav bijis. Kāds mašīnas tik? Nu, aiziet vaļā. Bet es taču spēlēju. Tu paies malā, neies, tas tev Rīgas. Nē, Viss Viss kā. Jā, šis ir publisks laukums, nevis stāv laukums. Tā arī ir tā robeža. Atverieties, neesmu viņam ceļā. Nē, agresīvi ir no jūsu puses, jūs braucat cilvēkiem. Mums parāda, kur brauc, mēs braucam. Nē, jums jāskatās, kur jūs braucat. Brauc, ne dāvāja. 13. gada kritiskā masa sākās ar saķeršanos ar Dailes teātra darbiniekiem un apmeklētājiem. Policists gan šogad neredz, bet cilvēku toties gan ir daudz, kā katru gadu. Es esmu kaut kur apmēram vidū, vēl apmēram tikpat liels bars ir aizmugurē. Pirmais policists pie Kongresa nama izskatās, ka regulē satiksmi. Vēl viens laipns policists. Velobraucēji gan varēja vismaz pa savējo joslu braukt. Jā, riepa mīksta. Nacionālā teātra krustojums. To es saprotu. Velo kurjers kritisko masu atbalsta. Kurš teica, ka nav kurjers jāatbalsta? Man liekas, jūs tā iepriekšējā braucienā otrā bijāt, ne? Jūs tā otrā braucienā bijāt pamanām. Mēs esam divām krūtām. Mēs velosipedis nedalām. Nē? Šturmējam galeriju. Vieniem tehniskā pauze, citi jau ir sasnieguši Vanču tiltu. Policistu nav, sastrēgumu nav, iebildumu nav, asumu nav, viss kārtībā. Ko mēs no tā varam secināt? Ka problēmas netaisa velobraucēji. Kāpēc iepriekšējos gados vajadzēja terorizēt cilvēkus, krustojumos šķelties iekšā ar motocikliem, arestēt pie katra mazākā pārkāpuma? Tas kur normāli. Cilvēki brauc, viss kārtībā, karogs plīvo.
Ušakova masā plīvoja citi karogi. Bet tā ir viņa darīšana. Lai cilvēki brauc, izklaidējās, priecājās. What the fuck, kas tagad notiek? Čau, čau. Kā tev patīk Gandra slēptā reklāma? Viss atpūtai dabā. Aliņš un cīsiņas gan es tur neatradu. Maršruts šogad mistisks, bet labs. Ceļvedis pa Āgens kalnu. Ja. Smagās mašīnas šoferi atbalsta kritisko masu. Kā izskatās no augšas, cik ir? Vairāk nekā pagājušajā gadā. Kāds ieraksta video un aizsūta policijai tikai lūdzu, ka mēs viņu aplaudējam, viņi te nav. Pirmu reizi! Pirmā reize pa ilgam laikam. Svinīgais brīdis!